viens gads ir aizvadīts. Gads, kas ir bijis veiksmīgs, dažām varbūt netik veiksmīgs, bet nu ir pienācis jauns gads, ar jauniem uzdevumiem, ar jauniem mērķiem. Un es gribu teikt paldies par mūsu kopējo sadarbību, paldies, ka mūsu mērķi un mūsu ceļi kaut kādā veidā bija krustojušies, un es ceru, ka arī nākamā gadā mums veiksies kopējā sadarbībā tikpat labi un tikpat veiksmīgi. Un es ceru arī uz to, ka katram no mūsu mērķiem, ko katrs mēs tam nosprauduši, būs ļoti tāli un gaiši rezultāti. Es ceru arī uz to, ka mūsu kopējā sadarbība nesīs daudziem cilvēkiem savu mērķu piepildījumu. Lai mums kopā izdodas. Es zinu, ka šajā brīdī tev ir radies loģisks jautājums, kas tad ir tie kopējie projekti, kuros mēs kopā varētu piedalīties, sadarboties. Es zinu arī to, kad tu jau esi skatījies vai skatījusies video, kurus es izvietoju, bet varbūt šo informāciju tu kopā nevari salikt. Šie projekti, ko es veidoju, ir saistīti visi ar manu dzīvesveidu. Es jau 5 gadus esmu ārpus Latvijas. Latvijā, protams, cilvēki dzīvo savādāk. Latvijā cilvēkiem ir daudz lielākas iespējas, bet esot šeit, ārpus Latvijas, ir jāmeklē gan daudz dažādi projekti interesanti, kur tu vari realizēties un radoši strādāt, lai nepazaudētu sevi, gan arī jādomā par to, kā saglabāt sportisku un skaistu augumu. Es tālāk stāstīšu un rādīšu tikai un vienīgi savu pieredzi un izvēli tavā priekšā. Šeit tu redzi mani jau uzņēmumā, par kuru es tev tūlīt stāstīšu, Vācu uzņēmumā LR Health & Beauty System, un šis uzņēmums ir ļoti prestīžs Vācu uzņēmums, ar kuru sadarbojās arī ļoti prestīži spa saloni. Šeit, piemēram, tu redzi Palmā Reborn spa salonu. Ja kādreiz tev gadās braukt uz Palmu, iegriezies un izmēģini visu to, ko tur var baudīt. Un lūk, šis spa salons ir novērtējis tieši tāpat kā es visu produkciju. Tas, kad daudzi lieto un daudzi slavē, mani kā skeptisku latvieti nekad nav pārliecinājis. Tāpēc šeit tu mani redzi jau LR Health & Beauty System rūpnīcā, kurā ražo produkciju, un tur es pārliecinājos, ka patiešām šis uzņēmums ir ļoti profesionāls un atbildīgs pret savu klientu, jo mēs uz šo rūpnīcu aizbraucām bez brīdinājuma, tur ir atvērtās durvju dienas, bet mēs aizbraucām 2 ar vīru, un ne tajā dienā, kad tur gāja šīs te kopējās apmeklētāju rindas, un bija iespēja skatīties, bet mums 2 tika nodrošināta veselas dienas garumā ekskursija ar gidu, kas vadāja un stāstīja, un pēc tam mums vēl tika sniegtas apmācības. Ar to es gribu teikt, ka tas parāda uzņēmuma godprātību un šo te atbildību pret katru no klientiem. Un kāpēc es pirmkārt jau teicu par to dzīvesveidu un to, kā mums klājas ārzemēs. Šādi šeit kreisajā pusītē tu mani redzi 5 gadus atpakaļ, es atbraucu uz Dāniju. Man bija 85 kilogrami, un katru gadam sākoties, man bija doma, ka es kaut ko savā dzīvē mainīšu un izmēģinātas dažādas dietas uz lieldienām, tad, kad ir šie gavēņa laiki, arī ir mēģināts viss kaut kas, bet nekas rezultāts, ja viņš bija, tad pēc tam viņš atkal iet atpakaļ. Un sāku es spēlēties ar, kā mēs varētu teikt, pārtikas piedevām ar kokteļiem. Un tajā laikā pirmo reizi izejot kursu, 3 mēnešos, tu redzi, es sasniedzu
savu apkārtmēru otrā bildē, tieši tāpēc es arī bildējos vienā un tā pašā tērpā, vienā un tā pašā telpā, līdz 64 kilogramiem. Bet tas bija jau 3 gadus atpakaļ. Parasti ir ļoti svarīgi, lai šie rezultāti noturētos. Tagad parādīšu šīs te pēdējās bildes. Tas ir arī viens no uzņēmumiem, kad es atbraucu uz Dāniju, redzat, kreisajā pusītē, un labajā pusītē šis uzņēmums ir pagājušā vasarā, jo mums Dānijā ir ļoti skaista un laba iespēja mežā, tas ir meža vidū, ir tāds kā meža fitnes centrs. Tu vari tur kāpt un kāpelēt un pārbaudīt, kāds ir līdzsvars. Šeit arī tu vari redzēt, kas sievietē ir pats bīstamākais. Tās ir šīs te riepas. Man ļoti daudz manas meitenes, kas ar mani jau strādā kopā un ir strādājuši un arī ir izgājuši šo kursu, iepriekš saka, ka viņas daudzi uztver, ka viņas ir grūtnieces, jo, ja sievietē pazūd viduklis, tad viņa vairs nav saistoša, viņa vairs neizskatās tik labi, un arī, protams, ka darba tirgu un visapkārt visiem patīk tās, kuras ir graciozas. Un šeit atkal tu redzi, kad es atgriezos no Latvijas, tas arī ir augusta mēnesis, mēs aizbraucām atkal paceļot un paklaiņot starp kuģiem, un patiešām ir pašai prieks par šo sajūtu. Gribu parādīt vēl vienu šī brīža Ziemassvētku bildi. Kreisajā pusē tu redzi mani mūsu klasiskajā rūķu darbnīcā, un tā bija Latvijā. Latvijā tieši pirms tam, kad mēs braucām uz Dāniju. Un, es centos tur tēlot rūķi, tāpēc man ir tāds plats apģērbs, jo nebija jau ko rādīt. Redzēju jau iepriekšējās bildēs. Un šis ir šī gada uzņēmums, kad mēs bijām aizbraukuši atkal uz pasākumiem, un, protams, šī te rūķa ideja un rūķa virzība cauri iet visam, tāpēc man ir atkal rūķa cepura galvā, bet tērps, kā tu redzi, ir jau pavisam cits. Un tad ķersimies pie šī paša projekta, ko es gribu teikt. Tas viss ir saistīts ar pārtiku. Šeit tu mani redzi novembra pusē, saimniecībā, kurā es braucu iepirkt dzīvo pārtiku. Dzīvā pārtika tas nozīmē, kad kartupels turpat no lauka noraktais ir ienests šādā te kūtī, jo tas ir veikals, tas skaitās zemnieku saimniecības veikals. Un turpat novembrī vēl bija nopērkami salāti, svaigi salāti, kas ir paņemti no dobes, un ielikti ūdenī ar visu saknīti. Un tad es to uzskatu par dzīvu pārtiku, jo visi pārējie salāti, ko mēs gribētu tagad ēst ziemā, ņemot vērā, kad veikali ir pilni ar salātu lapiņām, mēs to visu esam izgājuši, izmēģinājuši, bet tie nav dzīvi, tie visi ir apstrādāti, tie visi ir ar ķīmijām piesūcināti. Un tāpēc pretīm lieku es atkal šos pašus kokteļus. Man daudz saka, ko tad tu atkal tagad jau kuro gadu, jau jāsaka tiešām 3. gadu pēc kārtas ziemas sezonā, sāc atkal spēlēties ar šiem te kokteļiem, bet tā ir pārtika. Tā ir tāda pati pārtika, kā jūs ēdat ikdienā. Vai nu jūs ēdat ēdnīcā, vai jūs pērkat lielveikalā un gatavojat kaut ko, vai arī jūs paņemat šos te koncentrētos kokteļus vai koncentrētās zupas, sajaucat ar ūdeni, un pieliekat turklāt tiešām kādu svaigu burkānu vai to pašu veikala kabaci, vismaz tā būs kā tāda šķiedrviela. Tā ir mana pieredze, un es šobrīd svaru jau vairs neregulēju, jo svars, kā redzat, turās un viss ir ļoti kārtībā, bet lūk, ja mēs paliekam tikai uz to nabadzīgo pārtiku, kas ir lielveikalā, tad ziemā, ejot un taisot pilnu asins ainu un skatoties, kas notiek ar vitamīniem un mikroelementiem, man pietrūkst, piemēram, man personīgi pietrūkst D vitamīna, un līdz ar to, ja trūkst D vitamīns, tad pavēlkās līdzi kalcijs, un var nedaudz arī jau piebremzēties ar citiem vitamīniem. Un tad, protams, tīri loģiski, ja mēs paskatāmies uz šiem te iepakojumiem, viņiem šī te D vitamīna sastāvs, tāpat liekot pretīm kalcija sastāvs, tas, ko sievietēm iesaka dzert arī jau pēc 40 un vispār visiem, kam trūkst, un arī dzels sievietēm trūkst, ir tieši tādā pašā daudzumā, kā tas būtu nopērkams vienalga jebkurā aptiekā, jebkurā lielveikalā, produkcijā, kurā tad tas ir atsevišķi. Tāpēc es uzskatu, ka es labāk pāēdu kopā un iegūstu arī šos vitamīnus. Un reizē
man tas arī ir daudzveidīgi, un tas man ietaupa ļoti daudz laika. Par to jau tur es esmu ielikusi daudz citus video un atsauksmi. Un, protams, es gribu palīdzēt arī tām sievietēm, kuras patiešām ir gatavas kaut ko sākt mainīt un darīt. Jo pagājušā gadā mūsu Krievijas kolēģi šo te pieredzi nodeva vairāk kā 500 cilvēkiem, kā jau jūs dzirdējāt, kā mans kolēģis teica, labus rezultātus sasniedza 50, tas ir ļoti labi, pārējie, vai nedalījās pieredzē, vai vispār neizturēja, un nolēma, ka viņiem tāpat ir labi, un šogad mums ir ļoti īpaša iespēja, un tikai janvārī, tāpēc pēc šī video noskatīšanās, ja tev ir vēlēšanās, tūlīt man raksti, vienalga kādā veidā, visur apakšā ir kaut kāda iespēja, vai no mājaslapas, vai arī profilā, draugos, vai informāciju mani var atrast raksti, un tad mēs izrunāsim, kā tālāk tev darīt, jo tev ir iespēja saņemt recepšu grāmatu un online konsultantu. Un es pati arī vadīšu konsultācijas un es zinu, ka šajā brīdī arī tev ir tā sajūta, ka tu gribētu izmēģināt. Bet, kā jau es teicu, kā man pašai, kā skeptiskai personībai, arī tev varbūt ir tā pati aizdoma vai baiļu sajūta, kas tas ir, kā tas notiek. Un tāpēc šajā brīdī es tev parādīšu jau tālākās darbības, kas notiek. Zem video vienmēr ir pieejama saite, kurā tu tiec iekšā šajā te internetu veikalā. Internetu veikals ir paša ražotāja veikals. Un pats pirmais, kas tev būtu jāņem vērā, tas ir šeit iespēja nomainīt valodas. Kādā valodā tu lasi, vai angļu, vai vācu, vai, droši vien nākamā valoda varētu būt krievu valoda, jebkurā valodā, kurā tu lasi. Uzliekot, piemēram, uzliksim krievu valodu, tev visa informācija jau mainās krievu valodā. Šeit augšpusē var apskatīties, tad krievu valodā uzreiz arī ies video, vai arī būs uzlīts angļu valodā. Šeit būs aprakstīts arī par iespējām, kā var sadarboties, jo man ar šo uzņēmumu ir partnerlīgums. Tas nozīmē, ja ir partnerlīgums, tad es produkciju pērku jau ar 40% atlaidi. Tas ir, atlaide, kuru var noņemt nost, no tās, ko tu redzēsi tālāk, ko es tev parādīšu. Un šeit ir labdarības projekti. Un tālāk katrā šajā sadaļā ejot, tu jau ejot tālāk nonāc pie informācijas. Ja tu gribi man patiešo rakstīt, tad tu ej šajā sadaļā, un šajā sadaļā es uzreiz arī saņemšu vēstules. Bet tagad es parādīšu veikalu, veikalā nospiežot šajā vidējā sadaļā, mums atvērsies tieši jau veikala saite, veikala lapa, kurā tu vari iepazīties ar visu produkciju. Attiecīgi skaidrojumi, kā lietot, kas tur labs vai vispārējā informācija mums ir pieejama ļoti smalkos un labos video. Šeit ir tikai priekšstats par to, kad ir ļoti daudz preču vienību, un ja mēs no cenām noņemam nost 40%, tad tā ir ļoti laba cena, un ņemam vērā, ka tā produkcija viss ir domāta Vācijas tirgumu. Latvijā jūs šādas kvalitātes produktu nedabūsiet. Un ir iespēja, protams, arī pirkt pa vienam uzreiz liekot grozā, bet jums jārēķina, ka ceļš maksā naudu. Tāpēc es iesaku kļūt vai nu par premium klientu, un tad jūs dabūsiet 20% atlaidi, vai arī iet kopā ar mani šo kursu. Kurs šis te maksā 160 eiro vienam mēnesim. Tas ir, teiksim, tā, ja jūs neesat klients veikalā pērkot, jūs redzēsiet. Bet, ja jūs esat klients, tad šis kurs maksā 130 eiro. Un šo kursu, protams, vajadzētu iet 3 mēnešus, tas nozīmē, ka 399 eiro kļūstot par partneri, un mēnesī tas sanāk,
ka jums dienā uz šo papildus pārtiku, jo tā ir pārtika patiešām, tie ir 4 eiro, un tā ir ļoti maza summa priekš labas, augstvērtīgas un kvalitatīvas papildus pārtikas tam, ko jūs kaut kād skrienot no darba vai uz darbu apēdat vai arī savos īsajos starpbrīžos. Raksti man, tālāk visu noskaidrosim, ko tu gribi, kādas ir tavas iespējas. Ar tevi kopā bija Ingūna Petersone un cerot, ka šajā gadā tavi mērķi piepildīsies. Tieši tāpat, kā mani mērķi piepildījās jau daudz gadus atpakaļ. Mācīsimies kopā būt veiksmīgas, laimīgas, graciozas un apmierinātas. Arī uz vīriešiem tas attiecās. Uz tikšanos!